būs tu. Pilnīgi droši, pilnīgi droši. Man patīk vienkāršība, man gribās vienkārši. Tā pa mīļam. Nav jau daudz ko stāstīt. 7369 gadi, 1 diena, 12 stundas, 7 sekundes vērts. Nu, kas tad vēl? Katru gadu vienreiz gadā ļoti, ļoti iemīļots. Pašam jau var patīk. Uzsit uz pleca viss kārtībā. Patīk ļoti tas, kas ārā notiek augsts, sniegs. Pēdējos gados gan grūti iet, rati jāņem, citreiz ar gumīniekiem jāiet. Nekas, tāpat labi. Man jau var pašam dikti patīk. Jāiet pie bērniem. Aicina, grib mani. Un vēl man patīk, lielie ar mani gaida. Un vēl šajā laikā visi mācās dzejos, bet par mani es pats nemācos. Es visu dzejos no galvas zinu jau 7395 gadus un 17 stundas, 2 minūtes un 1 sekundi. Ko lai es vēl stāstu par sevi? Gudrs kā traks. Pēc vēla gudrs. Nu, cilvēki visi saka gaidīšanas. Es tak visu vasaru jau gaidu to adventas laiku. Cilvēki gaida, mazliet vēlāk. No sirds jau arī jāparunā adventas laiks. Pat tiešām ir kaut kas skaists. Kaut kas tāds, kad es pats ar kaut ko varu sagaidīt. Daudz ielūgumus. Kā man patīk! Ielūdz mani, es sapucējos, aizeju. Es jau tāds pieredzes bagāts no 7275 gadi, un tur tās nedēļas dienas un vēl sekundes, un tad gaidu gan jau, gaidu to adventi katru gadu. Un tās svecītes, un tās zvaigznes vakarā. Un tā, ka es eju no mājas uz māju, no vietas uz vietu, pie cilvēkiem, viss ir ļoti skaisti, un var sagaidīt jauno gadu. Manuprāt, ir tas mirklis, kad mēs visi satiekamies. Satiekamies pie svētku eglītes. Tad, kad es dzirdu, kādi skaisti dzejoļi tiek deklamēti. Skaista satikšanās. Tas ir viss skaistākais. Satikšanās! Un es atkal to ļoti gaidu. Nu, noteikti veselību. Nedrīkst laikam otru saukt, veselību, bet es pielišu klāt mīlestību. Un tad, kad es ar mīlestību daru savus darbus, vai, man ir jāskrien savi darbi darīt. Sevi. Tā jau vienmēr liekas par sevi, nav nemaz ko stāstīt. Ja nu vienīgi, ka mans vārds ir Aira, uzvārds Kārkliņa. Esmu ļoti apmierināta ar savu dzīvi. Esmu diezgan daudz jau nodzīvojusi uz šīs zemes. Un domāju, ka savu profesiju, ko esmu izvēlējusies, jo to, man liekas, ir ļoti svarīgi pieminēt, ārkārtīgi mīlu un cienu. Patiesībā bez tā nemaz izdzīvot nevar. Esmu ļoti laimīga, jo man ir ļoti jauka ģimene. Man ir fantastisks vīrs. Man ir ļoti labi darba kolēģi. Vispār man apkārt ir ļoti labi cilvēki. Es droši vien pa vidu nemaz sliktāk. Man liekas ļoti daudz kas. Mēs noteikti abi, protams, pasmaidīt, mēs abi noteikti priecājamies par Ziemassvētkiem, adventas laiku Ziemassvētkiem. Mēs abi ar viņu noteikti gaidām tos, bet gaidīšana notiek droši vien caur to, ka varam satikt daudz jaukus cilvēkus. Jā. Tas humors, tā pasmaidīšana, gadi gan varbūt mazliet atšķirās mums. Gudri jāsaka empātija.
bet es varu saprast un es varu iejusties, kā jūtās viņš. Es domāju, ka svētki vispār cilvēku dzīvē ir pats skaistākais, kas var būt. Jā, bez darbdienām svētkiem nebūs garšas, bet tāpēc jau mēs darbdienās ejam, un cik labi jau var iet ar smaidu, un cik jauki, kad atnāk svētku reize, un atkal smaids ir turpat, cik labi, ka tas nav aizgājis. Un kaut tā būtu visiem, un kaut tā varētu mūžīgi mūžos būt. Silta sirds. Man jau gribās uzreiz teikt, silta sirds ir silta sirds. Bet tur noteikti vajadzētu būt kaut kam klāt. Kam? Nu, varbūt šī laikā tas vārds mīlestība ļoti dzīvo. Mīlestība arī ir vairāku veidu. Vai tāpēc silta sirds? Pavisam grūti definēt, jo var jau būt, ka tāpat kā vārds mīlestība, silta sirds, arī nemaz nevajag būt viņai tik ļoti siltai, bet katrs cilvēks to pierāda ar savu rīcību, ar savu izteikto vārdu, ar savu attieksmi. Es domāju, ka attieksme būs varbūt vēl svarīgāka kā kas cits. Un tad tev ir silta sirds. Un nekad nevajag aizmirst, ka savu silto sirdi arī pret sevi vajag pagriezt. Nu, mīlam paši arī sevi. Mēs mīlēsim visus tos, kas ir apkārt, un visu to, kas ir apkārt. Cik jauki. Cik jauki, ka var sastapt pasaulē cilvēkus ar siltu sirdi. Nu, gan nav viegli. Rūpīgs. Rūpīgs, es domāju, nu to taču pilnīgi mēs visi, es ceru, ka mēs visi ļoti cenšamies būt rūpīgi. Te varētu pat nebūt nosaukts konkrēts dzīvē kaut kāds, nezinu, moments, atgadījums. Nu, man tā gribas domāt, ka visi mēs esam rūpīgi. Rūpēties, tas jau ir pakāpe augstāk. Tam vajag spēku, sapratni. Rūpēties par kādu, kam tu esi devis cerību. Nu, nezinu. Pirmais man gribās nosaukt, droši vien tie ir dzīvnieciņa, dzīvā radība, tad attiecības ar cilvēku. Es domāju, tas ir pats pirmais, jo cilvēki mēs savā starpā vēl varam sarunāties un rūpēties viens par otru, izteikt, kāpēc tev jārūpējas, vai es tev varu pateikt, palīdzi man un man kāds par mani rūpēsies. Tā pirmā kategorija nevar neko pateikt, bet mums ir jāsaprot, ka jārūpējās. Rūp. Jā. Ir daži vārdi, kuri, manuprāt, ir tā kā mazliet pazuduši. Varbūt šis ir tas vārds rūp, kas ir pazudis. Ja salīdzinu to, kā es augu bērnībā, tad šis vārds rūp dzīvo ļoti bieži blakus ikdienā. Ar pavisam vienkāršiem tādiem ikdienas darbiem varbūt. Un tas bija gan tas rūpēties, bet šis vārds rūp, nu, varbūt kāds tagad domā, Dievs, ko tas varētu nozīmēt? 3 burti, nu, tur taču galīgi nekas nav, bet patiesībā ļoti daudz tas ir, jo man rūp, ka tu, vai man rūp, ka tev, kaut šodien būtu vairāk tādu cilvēku, kas tā varētu teikt, man rūp. Vau! Manuprāt, cilvēkam ar sveci pat, vai man gribās domāt un teikt, man gribās, ka ļoti daudz, kas ir, ja salīdzina, ļoti daudz, kas līdzīgs. Nezinu, kāpēc es reiz iedomājos par to izdegšanu.
tā izdegšana. Cilvēks var regulēt savu izdegšanu. Vai līdzība ar to, ka svece mazāk kļūst un izdeg. Svecē pienākums ir izdegt. Tajā laikā dodot gaismu, dodot siltumu, un sveces ir tās, kas vispār, manuprāt, ļoti lielu darbu dara. Ne tikai svētkos. Cilvēks un svece. Nu, mīlestība ir atpazīstama. Nu, ir jau skaisti vārdi atnāk un tur kā zibens iešauj un paliec tu tur, nezinu, bez vārdiem, vai arī kopš tā brīža tu vairs nevari mierīgi dzīvot kā līdz šim. Jā, es domāju, ka man ir bijusi tā laime, tas gods, arī būt sašautai, ja vārdu mīlestība aiznes uz mazliet augstāka plaukta, mazliet augstāk par cilvēkiem, par cilvēku domāšanu, tad es domāju, ka tā mīlestība jau tiek dota arī no dabas, arī no tā, kas mums ir apkārt. Atpazīt, droši vien es palikšu pie tā, ka tas šāviens ir un tad tu saproti, kad droši vien tas zibens bija pa stipru, ir bijuši varbūt vairāk zibeņu sakarā ar dažādām lietām, bet tas zibens, tas šauj savādāk un tas šauj īpašāk, tad tā ir noteikti mīlestība. Un var jau būt, ka es uzdrīkstētos izteikt, kā var atpazīt mīlestību, nu varbūt tomēr no otra cilvēka attieksmes, nevis pirms teikšu acīm, un pēc tam attieksmes un vārdiem. Jā, tur ir jābūt kaut kādam tādam, Un vienmēr esmu piedomājis interesanti, ko tagad teiks. Nu, es esmu pati izvēles priekšā. Mazliet esmu varbūt arī nezinot, ka kādreiz pie manis šis jautājums varētu atnākt. Es esmu kādreiz patiesībā bieži aizdomājusies, tad raunas garša. Nu, tā kā es esmu dzimusi un augusi, gandrīz tepat Raunā, nu, tikai dažnieki kilometri no Raunas, tad man jau gan gribās teikt, ka tā Raunas garša ir, jā, nu, tagad būs tāds skaļš vārds izcilā, bet kā lai labāk raksturot to, kā es esmu redzējusi, vispirms redzējusi, sajutusi, tas visu laiku stāv blakus, kā Rauna ir mainījusies. Un manā gadījumā tie ir daudzi gadi. Tā Raunas garša ir skaista, mirdzoša. Un tad te varētu tagad saukt visu to, kas Raunā ir noticis, pārvērties, uzplaucis, pārvērtībās uzplaucis, izveidojies. Protams, cilvēku prāta un roku darbs tur tiešām dzīvē saka cepuri nost viņu priekšā. Ļoti garšīgi Rauna, ļoti forša, ļoti. Nu, gan grūti. Gribās jau domāt, kad laikam vairāki brīnumi manā dzīvē ir bijuši. Nu, ko sievietes parasti saka, vislielākais brīnums ir tajā brīdī, kad tev atnāk tavs bērniņš. Vislielākais brīnums. Man ir dēls, vecāks, man ir meitiņa, un, protams, mazmeita. Tas bija ļoti liels brīnums. Var jau būt tā ar mazu humoru, var teikt. Mazmeitas atnākšana pasaulē bija pavisam interesants brīnums, jo nezinu, kāpēc visi uzskatīja, ka būs mazdēls. Un tad, kad es sazvanīju savu klases biedreni vecmāti, kur pieņēma, tad viņi man centās teikt mazmeitu, un es viņai centos pretī teikt mazdēls. Viņa man vēlreiz to, un es viņai vēlreiz to, un tad viņa man beigās teica, tu dzirdi mani, ko es tev saku? Jā, ir vairāki brīnumi, bet īsti nevar saprast, kurus tad stāstīt vai par ko stāstīt, un ja jānosauc tas viens, tad tie ir viennozīmīgi tikai bērni.
Ja vēl kāds, tad tā noteikti ir arī mīlestība. Un ja vēl kāds, tad tas arī ir tas, kas ar mani vispār dzīvē ir noticis. Es domāju, ka tas ir ļoti, ļoti liels un skaists brīnums. Wow. Tagad jādomā kaut kā otrādi. Tātad vēlētu es to un to, nevēlētu. Oi. Nu, gan ir labs jautājums. Ne, nu, parasti jau pirmais, kas nāk prātā, droši vien ir tas, ka tu vienmēr vēli visu labu, visu pozitīvu un tā. Nu, nevēlētu noteikti kaut ko pilnīgi pretēju. Nu, pilnīgi pretējais tas droši vien ir gan kaut kādu, tur nezinu, neizdošanās, tā kā, taču nevar tā apjuku. Nu, par šo laiku, vai laikam, kas mums tagad ir apkārt, kas notiek apkārt mums. Varbūt to? Un tas, kas tagad notiek apkārt, es gribētu varbūt tādā vēlējuma formā atbildēt, ka tas, kas mums tagad notiek apkārt, lai tas tikpat ātri aiziet, cik tas atnāca. Lai nav tā vairāk, lai mēs atkal visi esam priecīgi kopā. Gan Ziemassvētkos, gan pēc tam, gan lieldienās. Brīvi un priecīgi, un, protams, veselīgi. Mīlestība. Tā noteikti ir mīlestība. Un man liekas, es jau mazliet iepriekš pieminēju, tā var būt jebkādā veidā, jeb no kurienes, bet tas laikam ir pats galvenais. Un tad, kad būs mīlestība, tad arī būs prieks, smaids, cilvēks atvērts, labi jutīsies. Jā, mīlestība.